Tā, ilustrācija iepriekš minētajai debilitātei attiecībā uz traktoriņu. Šis skaitās Stīgas projektēts un ražots, nosaukums viņam ir cits, un viņas tirgo dažādiem nosaukumiem. Bet vienādi sakot, kur ir savūz, tā es vienreiz jau esmu slikti sametinājis. Slikti esmu sametinājis, tāpēc, ka šitai vietai netiek klāt, viņu nevar normāli attīrīt, un šo nevar jēdzīgi iespiest atpakaļ vietā. Es viņu tur kaut kā knapi, un tad, kur varēja, tur pieķēru. Šos stūrus stieni var atskrūvēt, bet te fleks neliek iekšā šī stūrī, šis arī ļoti traucē. Ko varētu darīt? Varētu šo te, sauksim to pa tiltu, jāreik no viena riteņa uz otru iet, izņemt ārā. Vai viņi var normāli izņemt ārā? Nē, viņi nevar izņemt ārā, tāpēc, ka rekur ir skrūve. Pareizāk sakot, rekur ir uzgrieznis, skrūve ir šeit, skrūvei otrs gals kustās brīvi, šeit klāt netiek, vai normāli viņi nobloķētu. Un pat ja tikt klāt, nav nekādas jēgas, jo to skrūvu tāpat ārā nevar dabūt. Te ir 3 cm brīvi, un ar to arī viss beidzās. Vai te kaut ko izdarīt, ir jāskatās, kā noņemt šo te fakino izpūtai bunduli nost. Un lai tam tik klāt, te vēl priekšā kaut kas jājauc nost. Un kas tas ir? Tas muļķības pilnīgākās. Jo, ja mēs izņemtu šo ārā, tad mēs varētu gan širo iedzīgāk nolikt vietā, gan viņu padauzīt, kur vajag, un viss būtu kārtībā. Ko viņi varēja darīt? Viņi varēja pirmkārt šito likt otrādāk, skrūvu uz šo pusi, uzgrieznis uz to pusi. Nu, tad tajā pusē visvienkāršākais variants to uzgriezni piemetināt. Cits variants, te uztaisīt nelielu izgriezumu atslēgai, gan jau, kad šitās te daļas kaut kā tur struktūrālā noturība no tā tik ļoti neciestu. Viss būtu kārtībā. Bet nav kārtībā. Un šajā ir pilnīgi ar visām lietām, kas te ir, ko te varētu gribēties darīt. Vienkārši nekām klāt netiek. Viss ir pilnīgi nepreizā virzienā. Nav padomāts. Tā kā tie Stīgas inženieri ir pilnīgākie mudaki manā izpratnē. Un tas man rada diezgan liels skepsis arī par citu šī zīmola tehniku, par kuru viena daļa no jums pilnīgākajā starā. Tā kā tā. Jā. Diez kas nav, Un tas pats attiecās arī uz visādiem vadiem un uz vēl visu kaut ko. Viss vienkārši izvilkts tā, lai tam nevarētu tikt klāt. Labi, ejam tālāk. Tātad rekur ir tā skrūva, kas mums būtu jāatskrūvē, un tur mums traucē izpūtējam bunduls, klusinātājs. Kas mums jādara, lai līdz tam tiktu? Šīs te atdurs stienis. Tā sauc pa bamperi jāatskrūvē, tas būtu sīkums. Tad mums būtu jāatskrūvē šitien te, kur nāk klāt pārseks. Te viņš it kā uzmaucās, bet labāk jau te atskrūvēt, lai šitās ausis netraucē. Tālāk te kaut kāds aizsargs, kurš es neredzu, kur stiprinās. Nevar arī sataustīt, bet viņš te kaut kā viņš te turās iekšā. Labi, pieņemsim, ka no apakšas nepaskatījos nemaz. Tālāk. Šīs aizsargs ir 2 daļās. Te viņam ir viena daļa, viņš ir vienā daļā, es gribēju teikt. Viņš ir 2 daļas sametnāts kopā. Šī tā augšdaļa un apakšdaļa, kas tā te, viņš ir liels diezgan uz visām pusēm. Pieņemsim, ka mēs viņu atskrūvēsim kaut kādā veidā. Viņš nekur nost mums nespruks, jo mums rekur nāk no galvas ārā izpūtēt caurule. Šīdās te skrūves. Viņām labāk klāt neķerties, tur viss ir noteikti tā pierūsējis, ka viņas noūzīs. Ja viņas nenoūzīs, tad šitā mazā seškanta šitajā galvā aprausēs. Vilkt pēc tam ārā šitien no galvas, tās tos novūzušos galvas, tas ir pilnīgākais murgs. Pie tam es jau redzu, ka rekur šitajā vietā, kur viņi nāk iekšā, tur tā ļipiņa tik maza ir, ka to ļipiņu arī vēl beigās noraust nost. Vienādi sakot, šījām skrūvēm labāk klāt neķerties. Vai šito cauruli var atvienot no tā bunduļa tur lejā, es nezinu. Varbūt var, varbūt nevar. Labi, tālāk. Kā mēs to bunduli dabujam nost? Bunduls skrūvējas, reku šeit var redzēt. 2 šādas skrūves, kuras nāk no priekšas. Kas viņām priekšā traucē? Pareizi šitais aizsargs. Un ja mēs tur atvienojam, mums šitas paliek klāt.
nost mēs viņu šeit nevaram dabūt. Mums viņš kaut kā jāvirz uz sānu, jāmēģina tikt klāt. Es nesaprotu, kā vispār šitas ir salikts kopā. Tas kaut kāda puzle baigākā. Un reku visi pilnīgi nepreizā virzienā, lai nekam nevarētu tikt klāt. Reku arī piemērs, labi, pieņemsim šito, mēs gribētu skrūvēt nost. Šeit ir šitais te aizsargs, te ir otra skrūve, viņai taisni klāt netiek. Ot šitas stūrīts maziņais traucē. Kāpēc šito nevarēja izcirst tā, lai te tikt klāt? Arī kaut kādi kārtējais šitāds te sūds, nu. Un, ja kāds gudrinieks prasa, kāpēc es taisu pats nevis vedu uz servisu, tad, ja jums piedrēt kaut kāda tehnika, tad jūs zināt, ka servisā vasarā rinda ir uz mēnesi, ja, un lūst šitās lietas tieši tad, kad kaut kas ir jādara. Tas ir viens. Otrs, čakars ar transportu. Treškārt, servisā būs tieši tāds pats čakars viņiem ņemties, tikai viņi jau par to man diezgan daudz naudas paņems un pamatot paņems, tāpēc, ka te vienkārši viss ir tik tīzli saprojektēts, ka neko nevar izdarīt, nu. Ar ko viņi atšķirās no manis? Pilnīgi neko. Nu, viņiem varbūt kaut kāds pacēlājs ir uz kā uzlikt, un bišķiņ ārtāk tik klāt vai normālāk grīd, nevis tā kā man te kaut kāda zāla puvušiem āboliem. Bet vienot sakot, nu netiek, nu te ir no tās puses, tur ir tā, tur ir šitā, tik daudz, kas jāskrūvē nost, un kaut kādas vienkārši lietas, kurām būtu jābūt super vienkāršām, ir sarežģīts, tikai tāpēc, ka kaut kādās Stigas rūpnīcā šo projektēšu kaut kādi idioti pilnīgākie. Nu, kaut kā tā, nu. Es pat nezinu, ko darīt. Droši vien jau, ka neskrūvēs nost, mēģinās vēlreiz kaut kā tur simboliski satīrīt un sametināt tā lielāku strāvu un visu. Un cerams, ka turēsies. Nu. Tāda pagaidām doma. Atcerējos vēl vienu baigāko fīču. Nu, starp citu, viss diezgan netīrs, bet man pilnīgi nāk par to ir. Ja kāds ir no tiem, kas saka, tehnika vajag kopt, blā, 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 tad eļļi mainīt laicīgi, bet ja šitas būtu drusku tīrāks, tad tas pret to metālu nogurumu vai pret to debīlo Stigas konstrukciju nekādā veidā nepalīdzētu. Tā kā pagriezēties pret sienu un turpiniet gulēt tālāk. Labi, vienot sakot, rekur, šiļāds štruns beigākais. Kas tas ir? Tas ir tāds tā kā vārsts savu veidu, bet nu tur ir elektromagnēts un tur uz augšu tāda figiņa cilājās, un viņas doma ir tāda, ka viņa noslēdz degvielas, nu, neteiksim, ka padevi, bet, nu, labi, padevi, jā, uz paštec te tak, tur tāds konusiņš bīdās uz augšu uz leju. Un šitas te mums vienā jaukā dienā sadalījās, nevis šis, bet iepriekšējais. Sāk degviela tecēt, man liekas, ka pat aizdegās, es nebiju klāt, bet kaut kāds tāds stāsts dzirdēju. Šajais oriģinālais maksāja, es neatceros kaut kā tur 70 vai 90 eiro, vai, nu, kaut kas tāds, tad vienkārši moks. Viens šitāds te štruns, jā, kas ir elektromagnēts, kaut kāda figņa, kas kustās uz augšu uz leju. Un šies kaut kāds ķīnietis no Ali vai no eBay, es neatceros. Tas jau bija kādi pāris gadu apakaļ pļāvājumi, tā bija 3. sezona, manuprāt, vai 4. Nu, lūk, un tāda, un šis īsti, tā kā viņš ieskrūvējas, bet viņš, man liekas, nenoslēdz pilnībā, jo mums mēdz uzdetonēt, tā, kad ir izslēgts vēl vienreiz. Labi, bet kāpēc nevarēja vienkārši būt šitien te uz degvielas, šitās te maģistrāls, kaut kāds parastais, vienkārši vārstiņš elektromagnēts, kas aiztaisās vaļā un ciet. Tādi ir, tādas ražo, maksā viņi tur 10 eiro, nu labi 15. Ražo viņas dažādiem pielietojumiem, un nu, viņi pieejami. Kāpēc te nevarēja vienkārši tāds būt virsū? Kāpēc te ir vajadzīgs kaut kas baigi konkrēts, kas ar kaut kādu konkrētu diametru, konkrētu garumu, kas te konkrēti tur iebāžās šī vietā, nevis vienkārši te uzlikt kaut ko, kas taisās vaļā un ciet un ko var dabūt. Nu, vēl vien kaut kāda kārtējā stulbā lieta, kas toreiz ar mūs diezgan ilgi nolika mierā, jo bija jāgaida tā detaļa. Jā, tad neatbild šitais te kaut kas ir bišķiņ sašķūnēts, bet, nu, tagad it kā strādā. Te būtu varētu, es nezinu, kāpēc mēs toreiz neiedomājamies te uzlikt to vārstiņu. Droši vien tāpēc, ka te teicāt ārā, tad būtu kaut kāds skrūvo jāmeklē, noteikti nestandartīgā kaut kāda. Nu, visādi tādi nieki, nu. Nezinu, laikam viss es neko citu neatceros. Reku, te kaut kas ar bija. Kāpēc ir šitie savilcēji uzlikt, es neatceros vairāk, bet te arī, kur vien tā svira, otrs svira, te bija kaut kāda problēma to, ka viena no viņām kaut kur tanī galā, kaut kur lec ārā vai kaut ko nevarēja tur, neatceros. Nu, bet arī no labas dzīves šitais nerodās viss, nu. Jā. Nu, tas gan laikam viss.
Neko citu nepateikšu pagaidām. Dai, čau!